Viens no bijušās Jēkabpils rajona padomes ienestīgākajiem uzņēmumiem SIA Jēkabpils autobusu parks šovasar svin pastāvēšanas 60 gadi. Tas 1949. gada 18. jūlijā izveidots saskaņā ar Satiksmes ministrijas izdoto pavēli un toreiz nosaukts par autotransporta kantori numuru 11. Pat labāk SIA Jēkabpils autobusu parks ir 6. lielākais uzņēmums Latvijā. Pēdējos 7 gadus uzņēmumu vada valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Rupmejs. Viņš uzsver, ka šajā laikā ir nācies pārdzīvot gan priecīgus, gan netik patīkamus mirkļus. Statusa maiņa no pašvaldības uzņēmumu uz SIA, valdību maiņas un līdz ar tām dažādus jauninājumus mūsu darbā, degvielas cenu kāpumus un kritumus, un vēl citas būšanas un nebūšanas. Tomēr visu laiku nav zudusi sajūta, ka SIA Jēkabpils autobusu parks darbs ikdienā ir vajadzīgs daudziem cilvēkiem. Kā nekā uzņēmuma autobusos katru dienu vizinās apmēram 5000 pasažieru, tā teica Mārtiņš Rupmejs. Pat labāk SIA Jēkabpils autobusu parks veic pasažieru pārvadājumus Jēkabpils un Preļu rajona teritorijā, Jēkabpils pilsētā, kā arī vairākos tālsatiksmes maršrutos. Uzņēmumā strādā nedaudz vairāk kā 200 darbinieku, tā skaitā 104 autobusu vadītāji. Kopumā autobusu parkā ir 80 autobusu, kas šā gada pirmajos 6 mēnešos kopumā katru dienu veikuši vidēji 13200 km, patērējot 4260 litrus degvielas. Pat vissarežģītākajos laikos uzņēmuma vadība spējusi rast pareizus risinājumus darbības tālākai turpināšanai un pat attīstībai. Piemēram, pēdējos gados daudz darīts remontbāzes uzlabošanā, uzstādot jaunas un modernas diagnostikas iekārtas. Pat labāk autobusu parka transporta līdzekļu vidējais vecums ir 17 gadi.